Tālpils stājās skolotāju vietās sabiedrībā pazīstami cilvēki. Viens stāstīja par veselīgu ēdienu, citi par elektromagnētisko viļņu īpašībām. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis vadīja fizikas stundu Rīgas Ostvaldu vidusskolas 12. klasē. Skolēni premjera stāstījumā par elektromagnētisko viļņu īpašībām klausījās ar patiesu interesi. It kā es arī raidu staru īstenībā prom no projektora, bet es varu ieslēgt, izslēgt tieši tāpēc, ka ir šī refleksija. Tātad reflektētais stars sasniedz projektoru. Skolēni nekautrējās iztaujāt premjeru. Ko jums ir devusi piedalīšanās olimpiādas skolas laikā? Ja runājam par fiziku, tādā gadījumā es gribētu teikt, ka galvenais, ko fizika un fizikas studijas iedod, ir lielā mērā domāšanas veids un problēmu risināšanas veids. Premjera vadīto mācību stundu skolēni atzina par labu esam. Liels paldies jums par stundu, un ja jūs būtu fizikas skolotājs vai kāda cita priekšmeta skolotājs, jūs būtu ļoti labs skolotājs. Paldies jums! Savukārt ar veselības ministres palīdzību mazākie skolas bērni īpašā putras stundā varēja pārliecināties, cik svarīga augošam organismam ir pilnvērtīga pārtika. Ja jūs gribat būt līderi, ja jūs gribat būt moderni, ja jūs gribat būt stilīgi, skaisti, tad noslēpums ir rīta putra un rīta vingrošana. Man putru vajadzētu ēst mazāk. Es jau esmu izaudzis milzīgs. Bet bērniem gan vajadzētu iest vairāk, lai viņi izaugtu kaut uz pusi tik lieli kā es. Taču vislabāk bērnus prata pārliecināt pazīstamu sportistu ieteikumi. Kas ir jūsu iecienītākā putra? Vai jūs vakaros arī ēdat putras? No cik gadiem jūs jau ēdat putru? Bijušais hokejs Oļegs Sorokins atzina, ka putru sācis ēst, lai pietiktu spēka treniņiem, taču tagad jau tā ģimenē kļuvusi par neatņemamu ēdienkartes sastāvdaļu. Mani bērni ēd putru, jā, un es cenšos brīvdienās noteikti vārīt putras pats. Man bērni arī tik lieli, ka viņi jau ikdienā paši taisa sev ēst, jā. Un mazā atkal iet dārziņā, tur es domāju, tur jau tai putrai laikam noteikti katru dienu jābūt ir. Tā kā es esmu visu dzīvi vismaz mācījis, ka tā putra ir jāēd. Arī ēdnīcā sastaptie skolēni atzina, ka putra ir garšīga. Tu putru katru dienu ēd? Jā. Kā tev vislabāk garšo, ar ko? Auzu putru. Man garšo putru ēst, un man skolā garšo makaroni. Turklāt bērni atzina, ka nevis mamma mājās liekot putru ēst, bet pašiem griboties, īpaši, ja var pielikt klāt ievārījumu. Monta Bitiniece, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Nu lūk, tādi bija šī vakar ziņu temati.